brāļi māsas Kristu, Svēto rakstu lasījumu mūs aicina kļūt par praviešiem, misionāriem mūsdienu pasaulē. Un tā ir svarīga sūtība mūsdienās, lai liecinātu par Kristu un kļūtu par redzamo zīmi tam, ka Dieva valstība ir atnākusi. Ka Dieva apsolījumi piepildās attiecīgā laikā. Un pravieši ir tie, kas runā Dieva vārdā, kas runā par Dieva taisnību un žēlsirdību, kas dāvā cerību dzīves pārbaudījumos un grūtībās. Ja esam lasījuši par pravieti Jeremiju, viņš tika aicināts no mātes miesām, lai darītu zināmo cilvēkiem Dieva gribu, lai aicinātu uz atgriešanos tos, kas bija lauzuši derību un darīja to, kas bija ļauns Dieva priekšā. Pravietis Osejs ir Dieva žēlsirdības vēstnecis. Lai gan izvēlētā tauta vairākas reizes bija atkāpusies no baušļu ceļa, Dievs paliek uzticīgs saviem apsolījumiem. Vēlas atklāt savu žēlsirdīgo vaigu, tas ir atjaunot noslēgto derību un sagatavot ceļu Mesijas atnākšanai. Pravieši vienmēr bija nostājušies Dieva pusē. Cauri gadsimtiem sludināja Dieva vārdu, sargāja ticību vienam patiesam Dievam un rūpējas par izvēlētās tautas garīgo izaugsmi. Un šī praviešu sūtība nebija viegla, jo viņi tika vajāti un nogalināti savas liecības dēļ. Arī Jēzu tautā uzskatīja par pravieti, jo viņš mācīja ļaudīm par debesu valstību. Viņa mācībā bija no debesīm, kas aizkustināja cilvēku sirdis. Un viņš sludināja to, ka Dieva apsolījumi ir piepildījušies. Taču ir svarīgi pieņemt Dieva gribu un atgriezties no visas sirds. Jēzus ir Dieva dēls, kurš ienāca šajā pasaulē, lai piepildītu vecās derības likumu un praviešus, kurš atjauno cilvēka vienotību ar Dievu. Viņš ir apsolītais Mesija, kuru izvēlētā tauta gaidīja gadsimtiem ilgi, klausījās pravietojumos un glabāja uzticību noslēgtajai derībai. Arī šodien pirmajā lasījumā atkārtotu likuma grāmatas mēs dzirdējām to, ka Dievs, kad atklājās Mūzum Horeba kalnā, viņš teica, ka viņš uzmanos no Izraēla tautas jaunu pravieti, kurš liks Dieva vārdu savā mutē, un viņš izpildīs visu, ko Dievs viņam uzticēs, lai varētu atpestīt Izraēla tautu no tās grēkiem. Un, protams, šis pravietojums atkārtojas gandrīz visās vecās derības grāmatās, ka Dievs sūtīs Mesiju, kas atbrīvos Izraēla tautu no tās grēkiem, kas noslēgs jaunu derību, kas ierakstīs Dieva likumu cilvēku sirdīs. Un, protams, Jēzus ir tas, par kuru runā šis pirmais lasījums no atkārtot likuma grāmatas. Viņš ir absolūtais Mesija, kuru izvēlētā tauta gaida gadsimtiem ilgi, klausījās pravietojumos un glabāja uzticību noslēgtajai derībai. Praviešu sūtība nav viegla. No viņiem pieprasīja uzticību. Gandrīz visi vecās derības praviešu nomira mocekļa nāvē, jo bija uzticīgi savam aicinājumam,
jo augstāk vērtēja Dieva gribu par laicīgiem labumiem. Un cik vecās derībās pravieši gan nav maksājuši ar asinīm par uzticību Dieva vārdā. Mums bieži vien tas ir grūti saprast, kāpēc viņam vajadzēja nomirt mocekļa nāvē. Bet, lai Dievs varētu uzturēt šo cerību uz Mēsijas atnākšanu, mēs redzam, ka bija svarīgi palikt uzticīgam savam aicinājumam, bija svarīgi, lai izvēlētā tauta ieticētu, ka Dievs vēlās glābt to caur Mēsiju, kurš nāks, kurš atjaunos cilvēku sirdīs, ierakstīs šo jauno derības likumu. Arī Jēzum radās grūtības, kad viņš daudziem atgādināja neticības grēku, ka viņi nogalināja praviešus, ka viņi kalpoja elķiem, nevis dzīvajam Dievam. Un viņš bija uzticīgs savai misijiskai sūtībai un bija paklausīgs debesu Tēvam visās lietās. Un šī uzticība viņam maksāja dzīvību, jo nav iespējams kalpot Dievam ar nocietinātu sirdi un augstāk vērtējot laicīgos labumus nekā dvēseles pestīšanu. Un apostolis Pāvils savās vēstulēs piemin kalpošanas dāvanu, caur kuru svētais gars uztur dzīvu ticību Dieva apsolījumiem. Tad bīskapu un priesteru kalpošanas dāvanu. Viņš pats bija uzticīgs Dieva vārdu sludinātājs, apostolis Pāvils, un apliecināja evaņģēlija patiesību ar mocekļa nāvi. Un, protams, liecinieki ir vēl šodien baznīcā. Tie ir svētie mocekļi, kuri atgādina, ka ne no maizes vien dzīvo cilvēks, kuri vēl šodien baznīcā un atgādina, ka Dievs darbojas savas tautas vidū. Un pastāvīgi to uzrunā caur evaņģēlija vārdiem, caur dažādiem pārbaudījumiem, kristiešu vajāšanām un mocekļu ticības apliecinājumiem. Un, protams, šie svētie cilvēki, kuri iet uzticīgi pestīšanas ceļu, viņi dažādos veidos pasludina Dieva gribu, aicina atgriezties un pieņemt evaņģēliju ar visu sirdi. Arī mūsu vidū ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuri ar savu ticību uzrunā mūsdienu pasauli, aicina aizdomāties par to, kas ir svētīgais cilvēka dzīvē. Piemēram, mēs esam dzirdējuši par tādu vienu cilvēku Vujiču, viņš piedzimis bija invalīds no mācas miesām, bez rokām, bez kājām, bet viņš braukā pa visu pasauli un sludina šo labo vēsti. Lai kas cilvēka dzīve būtu noticis, varbūt viņš cilvēkam nav palaimējies, piedzimt par būt veselam cilvēkam, bet arī ciešanas cilvēka dzīvē, dažādi pārbaudījumi, varbūt grūtības atgādina par to, ka mēs esam tikai svētcinieki virs zemes, ka mums arī jāatrod laiks lūgšanai, sarunai ar Dievu, ka mums jāmeklē Dievs, kurš mūs vēlas glābt un vadīt pa pestīšanas ceļu un aizvest līdz debesu valstībai. Un šis cilvēks ar savu dzīves liecību uzrunā daudz mūsdienu pasaulē. Protams, bezdien mēs redzam šādus cilvēkus vajā, jo tie nespēja samierināties ar Dieva mīlestības uzvaru, ka cilvēki, kuri dzīvo vienotībā ar Kristu, ir svētīgi, pagodināti un laimīgi. Un redzam, arī ir viltus pravieši, kas glaimo pasaulīgiem cilvēkiem, ir dažreiz pat celti godā un ieņem augstus amatus sabiedrībā. Šodien visi kristieši ir aicināti būt par patiesiem misionāriem, par Kristus lieciniekiem, liecinot vispirms ar saviem darbiem un pēc tam ar saviem vārdiem, ka Dieva valstība ir atnākusi, ka Dievs vēlās ienākt katra cilvēka dzīvē,
Arī Otrā Vatikāna koncils norāda, ka ikvienam ticīgam ir jāliecina par Jēzu ar savu ticību, dzīves liecību un uzticību ticīga cilvēka aicinājumam, ar savu cerību, ko mēs nesam savās sirdīs. Un Jēzus ir Dieva vārds, kas kļuva miesa, un kā Dieva dēls viņš pārsniedz visus praviešus, jo pats ir patiesības un dzīvības avots. Tāpēc arī viņš spēja mācīt kā tāds, kam ir vara. Un ļoti daudz brīnās Kafarnaumas sinagogā, kas tā ir par jaunu mācību, kas spēj pārveidot cilvēku sirdis, kas spēj izdzīt ļaunos garus un apsēstiem cilvēkiem un dāvāt cerību visiem, kas meklē šo pestīšanas ceļu. Kas tā ir par jaunu mācību? Bieži mēs redzam, ka mēs nespējam rast šo izbrīnu par to, ko Dievs izdarīs mūsu dzīvē, kā viņš mūs ir sapulcinājis šeit baznīcā, kā mēs varam kopīgi lūgties, apnest savu ticību un saņemt svēto Eukaristiju. Ka tas ir Dieva žēlastības brīnums. Bieži mums pietrūkst šis apbrīnas, šis atvērtības uz Dieva žēlastību, lai viņš varētu ienākt mūsu dzīvē, lai mums varētu garīgi stiprināt un dāvāt cerību mūsu dzīves gaitās. Vecās derības pravieši sludināja, ka Dievs, pienāks laiks, ka Dievs izlies savu garu visos cilvēkos. Un tas ir piepildījies Kristus baznīcā, kā to liecina apustuļa svētā Pētera runa pēc svētā garā nosūtīšanas vasaras svētkos. Ja mēs esam lasījuši apustuļa darbus, tad mēs redzam, ko apustulis Pēteris uzsvēra savā pirmajā predikī. To, ka apsolījumi ir piepildījušies. Pravietumi ir piepildījušies. Un Dievs ir apmeklējis savu tautu. Kad Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu pasaulē, lai nevis to tiesātu, bet gan lai to glābtu. Un mums mācītu šo pareizo ceļu, pestīšanas ceļu, kas ved uz debesīm. Un jaunās derības pravietis pauž Dieva vārdu, tas tiesam mēs, māca cilvēkus, pasludina, iepriecina, ka Dievs ir savas tautas vidū, lai mūs atpestītu un iznīcinātu grēka ļaunumu virs zemes. Un to redzam baznīcā, ne tikai viens starp baznīcas ganiem, bet arī plašos ticīgo slāņos, ka Dievs triumfē ar savu žēlastību un izplata taisnības, mīlestības un miera valstību cilvēku sirdīs. Un jo vairāk baznīca ir vajāta un tās darbība traucēta, jo spēcīgāk Svētais gars darbojas ticīgo draudzēs, ģimenēs un atsevišķos cilvēkos. Jo vairāk cilvēki ir sajūsmināti par evaņģēļa mācību, un jo vairāk cilvēki sāk interesēties par šīm garīgām lietām un lielā skaitā apmeklē baznīcu. Piemēram, bija tādi laiki, pirms 70 gadiem, kad mūsu zemē valdīja ateisma ideoloģija, baznīcas tika slēgtas un ticīgai tautai neļauj sapulcēt uz dievkalpojumiem. Un, piemēram, mūsu Daugavpilī Svētā Pētera un Pāvila baznīca bija nolemta sagraušanai. Jo tās baznīcas vietā bija paredzēta uzcelt kaut kādu partijas komiteju. Un ticīga tauta palika nomodā, lūdzās, un pat naktīs gāja uz baznīcu un adorēja svētdienas sakramentu, skaitīja rožu kroni, palika nomodā, neļauj, lai tas notiktu, lai baznīca tiktu pasargāta no sagraušanas. Un, protams, ka Dieva žēlastība triumfēja, un šajos cilvēks parādījās ticības spēks. Ka viņi ar savām lūkšanām daudz vairāk panāca nekā ar kaut kādām demonstrācijām vai kaut kādām
diplomātiskiem metodēm, politiskiem kaut kādiem paņēmieniem, bet tieši ar lūkšanas palīdzību un ticību, ka Jēzus ir klātsošs Euharistijā, savas ticīgās tautas vidū. Un tā bija redzama zīme, ka Dievs patiešām triumfē ar savu žēlastību ne tikai baznīcā, bet arī to cilvēku sirdīs, kas ir atveruši savu sirdi Dievu vārdam, kas vēlas iet pestīšanas ceļu. Tā ir skaidra liecība arī no šīm grūtiem laikiem, kad ticīgai tautai ir sajūsmināta par evaņģeļa spēku tad, kad mums ir ticība, kad mums ir paļāvība uz Dievu, kad mēs ticam tam, ka Svētais Gars darbojas baznīcā un spēj pārveidot pat nocināts grēcinieks par svētajiem. Bet svarīgi, lai mēs atvērtu savu sirdi Dieva žēlastībai. Un Otrais Vatikāna koncils māca arī, ka jāizmanto šī svētā gara dāvans tā, lai pieaugtu ticībā un paļāvībā uz Dievu, lai lūgtos ar cerību, ka Dievs mūs uzklausīs, lai mīlētu savu tuvāko, kā Jēzus to ir darījis. Un viņa sludināšanas veids bija Dieva žēlsirdības apgarots. Skarbus vārdus viņš teica tikai kam? Fariziem rakstu mācītājiem, bet ne grēciniekiem. Viņi, kas bija ebreju sabiedrības priekšgalā, farizēju rakstu mācītāji bija izdevuši pārspīlētus likuma priekšrakstus un sēdēja goda vietās, baudot visādas priekšrocības, bet paši negribēja pildīt to, ko mācīja vienkāršai tautai, ticīgai tautai. Un tādā dzīves liecībā mēs tikai ieļauno un attālino pestīšanas ceļa. Vienkāršā tauta bija nobīdīta malā, tā grēkoja, bet bija atvērta uz Jēzus aicinājumu atgriezties, kā mēs šodien dzirdējām evaņģēlijā, ka tauta brīnījās par, kas tā par jaunu mācību, kad viņš pavēla jaunam gariem un tie atstāja šo apsēstos cilvēkus, kas tā par jaunu mācību, kas zina slimniekus un pārveido grēciniekus par svētiem un taisnīgiem cilvēkiem. Un Jēzus nāca, lai mūs vestu pa pestīšanas ceļu. Un svēto rakstu lasījumi mums atgādina, ka sekojot Jēzu, mēs visi esam liecinieki, misionāri, jo piederam viņa baznīcai, kura runā Dieva vārdā. Un ja līdz šim šo svēto rakstu vārdus esam ņēmuši varbūt nepavisam nopietni, tad varbūt šodien pieņemsim tos ar atbildības sajūtu un tos apzinīgi pildīsim savā dzīvē. Kā to šodien dzirdētāji psalms saka, ka nenocietiniet šodien savu sirdi. Atveriet savu sirdi, lai Dievs varētu ienākt jūsu dzīvē, palikt vienotībā ar jums. Dieva valstībā gaida mūsu ticības atbildi. Arī tu vari būt tāds, ja vien tu vēlies. Ja apskatām Jēzus 12 apostuļus, piemēram, tad tie bija vāji, grēcīgi un bailīgi cilvēki. Bet pamazām Dieva žēlastība tos pārveidoja un viņi kļuva par apostuļiem, kas glāba cilvēku dvēseles. Starp tiem bija muitnieks Mātejs, Sauls, kas no vajātāja kļuva par žēlastības trauku pagānu tautām, par visdedzīgāko apostuli un pravieti, Marija Magdalēna, muitnieks Zahejs un ļoti daudz citi. Visus vārdā nav iespējams nosaukt, bet katram ir svarīga vieta vēsturē un Dieva valstībā. Pieņemsim no Dieva šo misionāru sūtību, savu kristiešu aicinājumu ar visu sirdi, lai viņš varētu īstenot savu gribu mūsu dzīvē un daudzus atgriezt pie kristīgas dzīves. Amen.